Vizuāli gaumas lieta. Nelauzīsim vaļā. Ļoti labi. Ielikās robā un neņemās ārā. Čau! Tātad, esmu atbraucis mājās, atvedis nākamo, gan ar otro piegājienu sanāca atvest, jo aķis bija riktīgi nosēdies, beigās ar 2 būsteriem tikai pielika. Pareizāk, ka priekšā būsteri pielika, tad pielica. Tātad priekš klienta atnāca Audi A6, 14. gada, 3.3 dīzels S-Line labā komplektācijā. Paņēmām Vācijā ar defektu placī. Tātad dabūjis pa purnu. Jā, foršās LED gaismas, bet abas sasistas. Būs pa dārgo. Ja sataisīs ar LED gaismām, būs pa labo. Forši tāds. Jā, ir tās nepatīkams, ir airbagi izšāvuši, bet laba komplektācija, smuks cipars, un es domāju, varēs labi nopelnīt. Arī šeit. Nobraukums bija kāda 180 000 kilometru. Rūts, brauc, uzpiekas uzroca pats. Tad nevar redzēt, bagažnieka līdu. No komplektācijas, kas reti, ko es pats esmu redzējušiem, ir head-ups. Tas ir pēc manas pieredzes. Krēsli gaišie, pelēkie, alkantāra, āda, lielais ekrāns, kā es jau teicu, pašparkošanās sistēmas, tur sēdekļu apsildes, līnija asistenti, man liekas, bija distance cruise, nolikamies spoguļi un tā tālāk un tā joprojām. Bosa muzikas sistēma. Tā kā raksta komentārā, cik viņam izmaksātu remonts tādam aparātam un cik tāds varētu maksāt, kas sataisīts tādā komplektācijā. Starp citu, fonā jau klients brauc. Es jau biju CSDD, uztaisīju numuru salīdzināšu un tagad atdošu mašīnu. Tā kā tā, es iešu tagad atpakaļ pie Opeļa Tagila, Agils, un vedīšu viņu uz CSDD, uztaisīšu numuru salīdzināšanu. Tā kā tā, labi, es iešu krauties, pārkrauties uz citu piekabi. Tagad mierīgi varu pastāstīt jums par šo Opel Agilu. 10. gada 1.2 benzīnieks, varbūt 1.3, grūti pateikt pēc kilovatiem. Meklēts ir pēc pasūtījuma, priekš sievietes, meklēja automātu, benzīnieku pa sakarīgu ciparu. Vizuāli gaumas lieta, riktīgi maziņš aparāts, nedaudz atgādina aizmugures Mitsubishi koltiņu. Izbraucu, ikdienas braukšanai, sievietes domā būs pilnīgi pietiekoši. Kā teicu, ir automāts, multistūre, kondicionieris gan jāuzpilda. Šis tāds vismaz tahometrs ir. Bet līdz 8000, tā kā baigais sportinieks būtu, ne? Vai 8 vai 10. Priekšā sēdēt, plasmasas ir kā jau mazai pilsētas mašīnai. Bet to aizmugurē ir veselas 4 vēl riepas ar diskiem komplektā nāk. Biju līdz ogrē, uztaisīju numuru salīdzināšanu. Atslēgas man nav līdz, bet man liekas bija 230 vai 250 000 nobraukums. Tehniski viss kārtībā, varbūt nedaudz kaut kas piegrab. Un kandiški jāuzpilda. Pārējais viss ir kārtībā. Vienīgi aizmugurē, man liekas, bija šeit bukte kaut kāda, rekurta buktīte bija. No vizuāliem kāšiem. Un priekšpusē bija te nošvīja kāds kaut kur, un tur, kur lobās krāsiņi no plasmas uzlikas. Pa lielam pārējais viss kārtībā. 2 atslēgas, 2 saimnieki. Viss kārtībā. Tā kā, lai labi kalpo un ilgi kalpo. Tā kā tā. Mēs ķeramies pie nākamajiem auto. Te tādi laikapstākļi, sadzinu mašīnas šo, šis arī iet projām, jāpabezdara sīkumi. Mustangs gaida savu kārtu. Tā kā tā, viss notiek, strādājam, cīnamies, tā kā, kam nepieciešams mašīnas no Vācijas, Nīderlandes, Amerikas, droši rakstam, vai jums jau kaut kas ir noskatīts, vai kaut ko vēlaties, lai es palīdzu atrast, tā kā droši rakstam, meklēsim, palīdzēsim. Tā kā tā. Pa vidu visām skriešanām un tā tālāk. Es te iepriecināju busiņu, un kā jums mana kepona, starp citu, būs pieejama drīzumā tāda kepona. Ir ar mazo logo un ir ar lielo. Atbraucu uz ProTuningu, iepriecināju savu busiņu. Tie, kas seko man Instagramā, jau ir bildes redzējuši. Tātad nezinu, kā jums liekas. Ir tāda lieta forša, nav forša, ir jēgalīgi, nav, bet priekšā rekur. Tāds splitters pa bumperu, uzreiz tāds puns platāks, tāds, ne platāks, zemāks, pa visu sānu, rekur tāds lieksnis. Aizmugurē turpinājums šeit un pat odziņa augšā spoilerīts. Spoilers tāds. Atsevišķi izskatās ideāli un tā kopsumā vispār forši. Diski, krāsa, baigi forši. Tikai palika vēl, man nepatīk tādas lietas. Chroms ir jānoņem. Tā kā pie tā vēl jāpiestrādā. Ne visi grib aplīmēt vai kaut kā savādāk jārisina tas būs. Tā kā un šeit jānoņem chroms. Šo vēl var aplīmēt, šito jau atsakās līmēt. Tā kā man kopsumā baigi patīk, paldies par ProTuningu, par iespēju tādu iegādāties. Starp citu, jā, pie viņiem mājaslapā
ProTuning LV var iegādāties ar atlaižu kodu INSTA10, 10% atlaidi dabūsiet. Gan šī tāda splitterīša nav lēti, maksā kaut kur ap 700 eiro komplektiņš kopā ar spoileri to te. Bet redzēs, cik ilgi man turēsies, garantija nezudīs, jo viss ir pielīmēts, nevis pieskrūvēts, attiecīgi mašīnu nebojā. Un man tagad braukšu vispārībā krafteri salova beidzot tās durvis visu laiku grāb. Un ieminēšos, ka joprojām man liekas, ka trūkst jaudas. Tā kā Andrejs no ProTuninga arī tikko izbrauca, viņš teica, ka neiet viņas. Viņiem ir tādas maņkas un krafteris, bet viņiem ir automehānika. Tie iet daudz labāk. Tā kā tā, paldies ProTuningam, es došos tālāk strādāt un filmēt jums kontentu. Tā kā nevar beigt priecāties. Protams, viņš jānomazgā tagad. Varbūt vajadzēja mašīnas krāsā, bet ņemot vērā, ka tas komerces transports, lai neskrāpēs tik ātri, atstāšu šādus. Tā kā tā. Kur Ričards? Redzat? Neredzat? Aha. Čau, Ričard, kā tev pusiņš? Labi? Tik vien? Nu labi, viņam vienkārši labi. Tagad atveda vienu mašīnu, skatīsimies. Tāds autiņš man vēl nav bijis un daudz no jums, domāju, vēl nav redzējuši. Tādu modeli, noteikti. Tā kā tūlīt ejam, es viņu redzu, neesmu braucis. Re, kur tas ir? Cadillacs ELR. Riktīgs kosmos kuģis no Koparta Somijā paņēmām. Ar interesanta cīņa bija, to es mājās jums pastāstīšu, kā tas gāja. Un vispār tai mašīnai vēsture diezgan interesanta, to es arī jums izstāstīšu. Jā, ir defekts vizuāls un kaut kas ar baterijām bija vēl. Tā kā paņēmām Somijā, bet ko es tikko ieraudzīju, kamēr atceros. Šauļi, sveicieni lietuviešiem Somijā. Bet ar to viss vēl nebeidz prikolu. Labi. Aha. Kur podziņu. Elektriski atverās. Karstumiņš iekšā. Nē, es nesēdējis, neskatījos video, kā viņus pielaist, tā kā būs interesanti. Viņš ir hibrīds, benzīns ar... Kaut ko viņš te? Jau. Sāk pamosties viss man te. Nē, riktīgs kosmos kuģis forši. Man vispār kopējais patīk. Kāpēc viņš man lēž ārā? Te poga piespiedot celi. Haha. Jautājums tāds, kā viņu pielaist? Re, kur ir podziņa? Baterija tā kā tukša, bet viņš uz elektrības tagad brauc. Vai cik jocīgi. Klusumā. Mēģināsim tagad izbraukt. Tikko redzējāt, ka kravinieks iet braukt garām. Man kamerā parāda uzmanīgi aizgāja mašīna un dupsi sāk vibrēt krēslā. Kaut ko tādu es pirmo reizi sajūtu un dzirdēju jūtu. Check engines deg, bet tas jau tur tā. Uzdevums tev iekāp iekšā? Nav. Un pamēģini... Pielaist? Nē. Izkāpt, aiztais un izkāpt. Iekāpt un izkāpt. Tieši tas, ko es vēlējos izdarīt. Zemāk. Tuvāk sev, augstāk. Nesaku. Vēl tuvāk, vēl uz manu pusi. Re, kur podziņa šeit? Nē, re, kur podziņa. Kur? Šitā? Jā. Rastākā mašīna. Neparistākā, interesantākā. Saku, viņam dubsis vibrē, kad kaut kas parkinga vietā ir dubša vibrācija. Kā? Tā kā tvorko Jā, man kravinieks brauc, viņš krēsas vibrē. Taču? Jā, nopietni. Starp citu, šitā mašīna ir 19. gada pēc papīriem. Jā, 19. gada pēc papīriem, bet viņi ražoja līdz 15. gadam, kāds var būt. Viņi nomētājās tanī te noliktavā 4 gadi, un jauna tika pirkta kur? Latvijā. Tā kā viņiem ir Latvijas bijusi mašīna, nopirkām tagad Somijā, bet ar to viss prikoli nebeidzās, kā es jums rādīju priekšā, ir Somijas numura paliknītes šauļi. Tā kā paspēja būt jau arī Lietuvā. Ko? Esmu uzkrāvies ar piedzīvojumiem. Viņi ir zema un gara. Tur ir tā problēma. Nepaspēju jums iefilmēt tie, kas redzēja TikTokā. Jo problēma bija ne jau tad, kad uz trapām ir šitā vieta, kas arī bija bīstami, bet lūpa priekšā, pašā bampera sākumā.
šeit ķērās klāt. Līdz ar to nevarēja nekas uz līdzdām vietām. Es uzbraucu ar Cadillacu tur augšā, ar piekabi šeit klāt un uzbraucu. Bet tā kā te baigā fūra satiksme, nācās ātri uzkrauties, nepiestropējos, tagad stropēšos klāt. Tiešām interesants drapaks, abi stropējos klāt. Atvedām mājās, pagaidām no piekabes nekrāvu nost, lai varētu uz SSD izdīt, bet jāgaida dokumenti, kamēr no izsoles atnāks. Tā kā jā. Domāju, varbūt pamēģināt uzlikt lādēties, jo bija 0%. Vismaz man pastāstīja, kā pielēdās. Rekur vats, ko varētu mēģināt iespraust rozetē un piepīpēt. Nē, bet palādēt. Lai varētu kādu testa braucienu uztaisīt. Vāciņš viņam šeit ir dabūjis. Viņš liekam aizslēdzies vai kā. Varbūt tās nevarās vaļā. Labi, nelauzīsim vaļā. Vai šitā? Nē, te viss kārtībā. Nav nekas tu baigi piespies. Viss kārtībā. Tā kā nesam pagarinātā. Vienīgi, ko sākumā gan var pārbaudīt šķidrumus visu, lai viņš nepārkarst. To gan var izdarīt. Paskatīsimies vispār, kas motora telpā. Viņam ir motors vai nav? Rūta. 1.4 motors, benzīns viņam. Amerikānis nesaucās vēl. Cik daudz te vadu? Oranžu vadi. Tuņīgs, ne? Šķidrumi viss ir. To pārbaudīsim vēlreiz, bet tā viss kārtībā, tas smuki. Nu, ko mēģināsim pielikt lādēties. Nekad neesmu līdz lādēties mašīnu, kas nav parasti akumulātoru lādēšana. Laikam šits ir jātina drošības pēc. Nav nejausmas, kā tas darās. Tur viņš rāda, ka viss kārtībā. Kaut kas nokrakšķēja, notaurējās. Tā tu laikam lādējas, ko saka? Jā, lādējas. Iekšēji karsts. Rāda, ka līdz 11 būs pielādēts. Tagad mums ir, labi, es nezinu, cik viņam tur laiks. Man rāda 4, viņam varētu 5 būt. Bet prikolīgs. Skatieties prikolu vēl. Šis ir elektrisks. Nopietni. Ko viņi vēl nav izdomājuši, bet visu rāda, visu forši tāds. Smukā stūri, alkantāri melnie griezti. Nes alkantāri, parasti melnie griezti. Plauktiņi visādi. Gribu izbraukt. Pielādēs, es izbraukšu. Te arī būs elektrisks, kā es domāju. Nē, nav. Pietiks ar amerikāņu auto. Tagad atpakaļ pie perekupa dzīves, savāc papīrus, mašīnu, rekur. Pat Webasto ir 46. Kā man patīk, lētie aparāti. Kā jums patīk, nezinu, vai vējā kaut ko sapratīsiet. Paņēma ar sajuga defektu. Traļa šoferis sūdzējās, ka nevar dabūt virsū. Kas tur atnāca, tūlīt skatīsimies. Bet tas, ka divas atslēgas ar Webasto jau ir labi. Un tas mums ir ar rekur, tādā skaistas zilā krāsā. Cik bildē skatījos, pilnīgi jābūt gandrīz vai bez rūsas. Apējot tagad pirmais iespējas. Pagaidām nekur rūsu arī neredz starp citu. Atmiņā viņš ir zils izskatījās. Tagad viņš kaut kāds tāds tumšāks. Viņš ir jānomazgā un saulē viņš būs savādāks, bet nav slikti. Bet sajūta. Netukšākīgi. Izskatās, ka pārāk vienkārši. Tev pārāk labi sanāca. Tā kā es gaidīju vairāk mocību. Es vairāk mocības gaidīju. Tā kā 3.8 muši. Ingus, tu vienmēr zvani tad, kad es šitādu sūdu svāru. Sveiciens Ingusam. Pirkstu neatpazīst seju un tā tālāk. Ričard, ko tu saki par šo situāciju? Labi. Labi, jā. Viss stabili un labi. Tagad Ingus tev atzvanīšu. Redz, es tev atzvanu. Tas ir nofilmēts. Tagad viņš nomet. Viņš apvainojās. Tagad tu nomet apvainojies, jā? Es visu tāpatās varu pateikt, ko es domāju, tu dzirdēsi mani. Šnēripos lejā? Tālāk par to neizdarās. 46. mehānika dīzels.
Tipa sajūga defekts, bet viņu var kustināt, ar starteri pielaižot, viņš brauc robā. Nu. 38. gatavs, vispār kārba eļu pielai, viss kārtībā, tagad jābrauc testē, pēc tam brauksim atpakaļ, vedīsim kārba eļu, mainīsim. Bet jākraut tagad virsū, 46. jātur. Nu, principā ir jau uzkrauts. Jā, bet tas ir sajūgs. Jā? Jā. Viņš to saka? Mehāniķis teica, vai nu tas ir sajūgs, vai nu varbūt cilindrīs, bet gan jau varbūt ir tas. Bet tas nekas trāk. Apakšā nekādas rūsas nav vispār. Ņem. Parādi. Tu jau piešauta roka. Kur redzat? Viss ir ļoti labi. Kur viss te ir smuki. Viņš arī vizuāli neizskatās. Vispār ideāls. Ideāls. Cik tāds maksā? Pa cik tādu var dot? Te ideāli pārbaudīsim pēc tam, vai viņam ir oriģinālā. Labi, viņš ir aizslēgts. Oriģinālais krāsojums vai ne, par to es šaubos. Labi, noplūdis. Nav šeit, labi. Ričards gaida. Labi, braucam mājās, uz SDD un mājās. Beigās šo X-u nopirka Ingus. Viņš grib jau X-u, jā. X-u, jā, 46. Skaties uz X-u. To viņš Ingus nopirka X-u. Nē. Ko nē? Negribas, bet viņš grib testa braucienu uztaisīt, ka jau nopircis. Sajūga nav. Stājiesim boosteri klāt. Braucām. Au, baļaļ. Tā krobā ir. Tagad ceram, ka tur neviens Tā, ko nebrauc. skatāmies, lai nebrauc neviens. Labi, brīvs. Ieslēdzam gaismas. Mūziku izslēdz tādā, ka copywritings būtu. Tu domā paštaig? Mēs tieši tādā brīdī nefilmējam, tā kā nesanāca tev. Pusbāka degvielas jānoliek, te nav pusbāka degvielas Ingus tikai. Tā kā meklēsim nākamos 46, 39 un 90 un tā tālāk. Ko Dzirdēji, Ingus Kā, tev? gatavi? Sakuksēšana. Nevar ielikt. Nevienā nevar ielikt. Kas viss būs? Traukā palikie. Tā kā vēl nākamos gadus vajag atlaidīt, lai nebūs nekas. Atlaidīt, tu sākas. Garantija. Nekas pēc Tagad var ielikās ieslēgt. robā un neņemās ārā. Kručiņ, Pastumdiet bišķiņ. Tā ir Ričards nāk. Tu līdz pieliks tās tam jau. Vēl pīpina pa visu Tas pagalmu. pēc taura strādā. Jā.